Kristaps, sveiks! Mēs esam RJK standā, Latvijas pasākuma ekspo un piesēžam. Jā, nu nav jau 20 gadi vairs. Nu, labi, sāksim ar to. Ja kāds nekad nav dzirdējis, kas ir RJK, kas ir RJK? RJK ir viens no Latvijas vairākiem vadošajiem gaismas, skaņas un skatuves iekārtu uzņēmumiem. Kas nodarbojas ar gaismas, skaņas un skatuves iekārtu gan tirzniecību, gan nomu, gan arī iekārtu uzstādīšanu pasākumos. Un, protams, tā kā mums ir pasākuma forums, mēs runājam par pasākumiem, nu kas ir tie pasākumi, kas varbūt 23. gadā pašam sirsniņā un lielākie un foršākie RJK portfolio? Nu, tie ir vairāki tādi visvairāk, kas man liekas, šogad man patika, ir pagājušo gadu, jā, 2023. gadā bija Gaismas vārdu Latvija, kas bija Dobelē 3. gadu pēc kārtas. Jā, nominēta Latvijas pasākuma foruma izcilības balvai. Jā, un Gaujas svētkā Ādažos. Nominēta Latvijas pasākuma izcilības balvai. Dobeles pilsētas svētki arī bija šogad diezgan forša satura salīdzinoši un arī tehnoloģiski interesanti, jo projekti jau ir atmiņā iekrīt ar kaut ko, kas ir bijis tāds mazliet savādāks nekā citos projektos. Kas ir tas, kas ir jūsu kā uzņēmuma mīļākie pasākumi? Nu, ko jūs gribētu redzēt savā portfolio 2024. gadā? Vai tie ir lieli pasākumi vai daudz mazi? Kas ir tas, uz ko sirsniņa deg? Es pat teiktu, ka tas neiedalās tāds liels vai mazs pasākums. Tur ir baigi sarežģīti, jo man ļoti patīk pasākumi, kur ir kaut kādi izaicinājumi un tehnoloģiskas lietas jārisina. Un tās tehnoloģiskas lietas var būt dažādas. Viņas var būt saistītas ar lielām skatuvēm, lielām uzbūvēm, kādām lielāku cilvēku plūsmām. Tikpat labi tas var saistīties ar ļoti mazu, bet interaktīvu pasākumu, kas ir saistīts ar cilvēku iesaisti. Tie, laikam, man vismīļākie tādi mazi objekti, vidēji mazi, manā uztverē mazi, kas ir saistīti ar to, kur cilvēks, kas atnāks to pasākumu, viņš var līdzdarboties. Loģiski viņi ir salīdzinoši mazi, jo milzīgā pasākumā īsti tā interaktivitāte tā līdz galam nav iespējama, jo cilvēks nevar tādā milzīgā pūlī līdzdarboties. Viņš var tikai baudīt to radīto. Ko mēs redzam šeit ekspo un ko tu gribētu pastāstīt tiem, kuri neatnāca uz ekspo, bet kuri noteikti noskatīsies šo video? Šeit mēs esam uzbūvējuši tādu standiņu, kur var gan atnākt piesēst, gan apskatīties visu kaut ko interesantu. Šeit mēs redzam gaismu kontrolas iekārtas, tādas kontrolas sistēmas izliktas, lai cilvēks, kurš varbūt no tā daudz kaut ko nezina, viņš var apskatīties, kā tas viss ir veidots. Šeit fonā mums ir vizualizācija, kur mums šis pats stands ir uzzīmēts, kur mēs viņu varam apskatīties no visām pusēm, kā viņam ir jāizskatās. Mēs varam reālajā laikā apskatīties, kā izskatās stands, kurā mēs sēžam, kurš arī ir uzbūvēts. Mēs esam izlikuši kaut kādas dažas iekārtas, kas man ir īpaši mīļas, jo pēdējā laikā tā tendence ir pēc IP iekārtām, kuras var lietot ārā. Tad IP tas ir lietus drošas. Lietus drošas iekārtas tādiem drastiskākiem laikapstākļiem tās. Man patīk un tās, kuras man tieši tīk, tās es esmu izlicis, lai arī citi var apskatīties. Un ja klients redz, tad viņš arī viņu var paprasīt pasākumā, jo tā ir viss tāds būtība parādīt klientam, kādas ir iespējas, lai viņš turpmāk zinātu. Vēl mēs esam izlikuši dažādus signālu pārraides risinājumus, kas ir tieši šī, ko mēs tur redzam tālāk, kas ir saistīti arī ar dažādiem projektiem, kur mēs esam translējuši dažādus gaismas kontrolas signālus vairāk kilometru attālumā. Dažādi tīkla risinājumi iekārtas, jo mūsdienās tīkla risinājumi tādi, ka saslēgt to var visu un aiztranslēt visu, un tas viss ļoti smuki strādā. Un ļoti bieži klienti nezina šos risinājumus, līdz ar to viņiem pat neienāk prātā paprasīt, bet jo viņi vairāk zinās, jo vairāk viņi varbūt ar savām kādām inovatīvām idejām kļūst prasīgāki pret mums, un tas arī dzīs to visu vairāk uz priekšu. Un tagad mums te ir augšā tāds gaismu tornis, kurā ir arī dūmi. Paspēdam? Jā, mums ir dūmi, kas spīd uz augšu. Divi dažādi dūmi, tāda varbūt CO2 imitācija mazliet, bet viņi var uzlikt gan uz augšu, gan uz leju. Viņš aprīkots ir tādu apgaismojumu, vēl viņai ir iebūvēta gaisma. Tie ir viena no dūmiem, kas mums ir tāds jauns efekts, ko var izmantot pasākumos forši. Un tad mums ir vēl viena dūmiņa likt augšā, kas ir zemie dūmi. Paskatāmies. Mēs sapratām, ka varbūt likt zemos dūmus vienkārši uz grīdas, tā ir tāda klasika, ka viņi iet pa grīdu. Varbūt ieliekam stabā un tad viņi mēs esam precīzi nosēdušies uz zemajiem dūmiem, kas mums krīt virsū, cik eleganti. Jā. Arī šo mēs varam noīrēt pasākumu uz zemie dūmi. Agrāk, es atceros, bija vajadzīgs, kad nāk un tur tos ledū tur darās un ņemās, un tad tagad visi ir podziņi, ja? Tehnoloģijas ir dažādas. Ar sauso ledu, ar saldētavām iekšā viņas ir sarežģītākas, mazāk sarežģītas. Šī ir tāda inovatīvāka, viņai tur saistība ar to, kad iekšā ir liels ūdens daudzums, kur caur līdzīgi kā gaisa mitrinātājā tas dūmu mutulis tiek speciāli samitrināts un tādēļ paliek smags un krīt zemē. Tur vairs nav saistība ar saldētavām, kondensātiem un tādām lietām. Bet jau pieķērāmies šim štabam, tad mēs varam apskatīt arī šo stabu konstrukciju, kas ir integrētā stabu sistēma.
kā mēs būvējam arī visus skatuves stabus. Un šajā gadījumā viņš te ir integrēts vienkārši gaismu tornis. Šāds tornis mēs izmantojam gan gaismas iekarēm, gan skaņas iekarēm, kā kuru reizi kā vajag, atkarībā no konfigurācijas. Un šo mēs gribējam parādīt vienkārši kā piemēru, lai arī klients redz, ka būtībā ļoti daudz ko var uzbūvēt un tehnoloģiski to visu. Un nav 1800 atsvari milzīgā teritorijā. Jā, tā ir tā nianse, pie kā mēs varbūt Latvijā esam pieraduši pie skatuvēm ar ārējām atsaitēm, bet es teiktu, ka tā skatuve ar ārējām atsaitēm, viņi ir tāda vieglākā ceļa iešana, jo tā tomēr arī ārzemju tendences un arī vispār tehnoloģiskās tendences iet uz priekšu ar to, ka viss tiek integrēts skatuves blokos, un mēs, teiksim tā, ja klients prasa, kad mums vajag atsaites, mums nevajag skatuves atsaites, kas traucēs pūlim, tas ir diezgan kādu laiku izdarāms, tas ir izdarāms droši, nevis viņus vienkārši neuzliekot, bet integrējot šo visu skatuves moduli iekšā. Un nav 1000 watertanku samētāt teritorijā, kuriem ir paklupt? Nē, tāda nav nepieciešama. Viss galvenais ir veikt pareizus aprēķinus, saprast, ko mēs darām, un domājot līdzi, to visu var ļoti labi atrisināt. Un šeit arī parādās, jo tas stends, kurā mēs esam, gan tas stabs ir integrēts šajā grīdā, uz kuras mēs sēžam, gan otrā pusē mums ir integrēts tribīnas elements, kādus mēs arī piedāvājam. Aizējam paskatīties. Tātad tribīnas arī varam šitādas te uzbūvēt, ja? Jā, mums šeit konkrēti ir izmērs par cik konstrukcijām, stalašu sistēmām gājiens 50 cm, tad šeit ir tribīnas elements, kurš šo visu sadala pa 25 cm, tā kā katru pakāpienu uz pusēm. Šogad vasarā īstenībā diezgan daudz arī tāds būvējām, arī uz vispārējiem dziesmu svētkiem pēdējiem bija vairākas skatītāju tribīnas. Būtībā priekš tribīnēm šis ir tāds viens, būtībā es teiktu vienīgais tāds drošais veids, jo es redzēju tribīnas, kur būvē no modulāras podestūras, viņām ir ierobežota augstuma ne vairāk kā 2 metri. Šeit globāli nekas neierobežo augstums, jo šāda veida tribīnas ir būvēts ļoti daudz arī ārzemēs, uz milzīgiem sporta pasākumiem, arī tie paši Latvijā volejbola čempionāti. Viņas varbūt ir mazākas savādākas konfigurācijas, bet ideoloģiski viņas ir tieši tādas pašas, un tur var iet, cik tev atļauj resursu un vieta, un cik tev atļauj atkāpšanās vieta, var būvēt līdz debesīm to visu. Un nobeidzot, pagājušajā gadā, 2023. gadā uzņēmums RJK svinēja 4. gadsimtu. Jā, ir tāda lieta. Uzņēmums RJK ir dibināts 1998. gada 21. oktobrī. Līdz ar to, jā, mēs svinējām 25 gadu jubileju, esam sākuši 26. pastāvēšanas gadu. Jūtamies laikam lepni par to. It kā esam gan jauni, gan jau arī veci. Laikam priekš tādiem tehnoloģiju uzņēmumiem, kas šajā jomā strādā, mēs esam vieni no vecākajiem Latvijā. Ko es tev teikšu, paldies par sarunu. Visi kontakti video apakšā. Tiekamies pasākumos, bet mēs dodamies tālāk, pastīties, kas vēl ir apskatāms Expo.